Šobrīd Into One troksnī 3 un pēc tam jau šeit pat studijā. Radio dzied par to dzīvi, kas iet. Saule te uzlec, te riet. Par mani triekts ir šis mākslīgais prieks, kā lai te nejūtos lieks. Es nav redzējis tevi jau sen, un tagad esmu pārsteigts. Aizejot laiks nav paņēmis neko sev līdz, tikai mainījies ārdurvīm kods un ielām nosaukumi. Tas nav nekas, tas pie lietas piederās. Nebūs kād, ja ne tagad, tad kād, ko šodienā mums atnesīs. 33, 2 gari, viens īs. Sirds tā kā nekotra trīs. Es nav redzējis tevi jau sen, un tagad esmu pārsteigts. Aizejot laiks nav paņēmis neko sev līdz, tikai mainījies ārdurvīm kods un ielām nosaukumi. Tas nav nekas, tas pie lietas piederās. Es nav redzējis tevi jau sen. Jā, nu redz, nav obligāti uzvarēt troksnī 3, lai būtu tālākie panākumi. Jā, bet šodien grupa Into One nepilnā sastāvā, manuprāt, bet tikpat smaidīgi un jauki ar dziesmu Dzirdi. Skan manā sirdī, tā sagalieko atnes brīvību, jo nevar palikt kluskāt, dvēsele dzied, jo mīlestība sirdī dzīvo vien. Dzirdi, vai tu dzirdi, ja jūti neklusē, kā mainās viss, kad klusāk debes vējš. Dzirdi, vai tu dzirdi, ja jūti neklusē, jo debes vēju nevar apturēt. Vai būti, kā mainās, kā daba pamostās, kā putni atlido un dziedāt sāk? Vai redzi, kā plūsāk sen izžuvis trauc un piepildās sen sapņi aizmirstījā? Neklusē, lai tavas sirds var pamosties, lai
neklusē, kā mainās viss, kad klusāk debes vējš. Dzirdi, vai tu dzirdi, ja jūti neklusē, jo debes vēju nevar apturēt. Jo debes vēju nevar apturēt. Dzirdi, vai tu dzirdi, ja jūti neklusē, kā mainās viss, kad klusāk debes vējš. Dzirdi, vai tu dzirdi, ja jūti neklusē, jo debes vēju nevar apturēt. Paldies, paldies, paldies! Vēlreiz aplaus no mums abiem ar Valteru. Jā, mēs arī izdomājām uz skatuves beidzot pasēdēt, jo šeit mums labi. nav nācies Mārim blakus sēdēt. Vispār gods, jo viņš te tagad liels mūziķis. Nu, vispirms jau apsveicu jūs 5 gadu jubilejā. Paldies! Tik forši, tiešām 5 gadi. Tas jau, man liekas, ir tāds nopietns vecums grupai, vai ne? Nu tā. Tas ir tāds tīņu vecums, bet nu, viņš jau ir parādījis jau sevi jau mazliet un ir ar savu raksturu jau un zina, ko grib. Pilnīgi noteikti, jā. Jums pagājuši gadu bija, ja nemaldos, bildes, vai ne? Jā, bija. Aizpagājuši gadu arī. Aizpagājuši gadu arī. Ar ko jūs tur uzstājāties? No Rūta. Pirmajā gadā mēs sadarbojāmies ar Normundu Rutuli. Un patiesībā tikko dziesmu, kur jūs dzirdējāt, šī dziesma radās pēc šī mūsu kopīgā projekta festivālā Bildes. Radās šī dziesma, radās ideja, ka mēs viņu gribam ierakstīt kopā ar Normundu Rutuli un aiziet, un arī tā viņa tika ierakstīta. Skanēja arī šur pa radio. Esam ļoti priecīgi par... Tagad labvēlīgais tips. Tagad labvēlīgais tips. Tā gan. Bet tā nebija cover versija. Bet tas arī nebija plānots, tas viss tā sanāca ļoti nejauši, bet nu forši. Ko tagad? Vai ir jau vēl kaut kādas domas kopā ar viņiem strādāt, vai nu viena cover versija un viss pietiek? Nu, Lība, kā domā? Es nezinu. Es varu pateikt, ir kaut kādā mūsu kaimiņu valstī tāda AC/DC tribūta grupa. Ja? Es domāju, mēs tīri normāli varētu spēlēt covers un braukāt pa Latvijas kultūras namiem. Un izpildīt labvēlīgā tipa populārākās dziesmas. Jā, atvieglot viņiem. Man jau patīk, man jau patīk. Jā, bet 5 gadu jubileja dzimšanas dienas pasākums noteikti būs, un kad tas būs, un kad mēs varam iet jūs apsveikt vēlreiz? Tātad 8. oktobris. Kultūras nams pie labvēlīgā tipa. Dīvaini gan, kāpēc? Jā, patiesībā, tiešām mums ir sanākusi tā visa sadarbība. Tiešām pēc šī dalības konkursā troksnis viss ir izveidojis tiešām ārkārtīgi forši. Nē, vienkārši nav klubs pie Normundu Rutuļa. Jā, arī. Tad mums būtu 2 dzimšanas dienas koncerti. Jā, pilnīgi noteikti. Bet jā, un tagad tiešām šī sadarbība ir veiksmīgi izveidojusies, un svinēsim arī dzimšanas dienu pie viņiem. Tas viss kaut kā savalkās tā loģiski kopā, un ir tā, kā tam jābūt. Un tātad 8. oktobris pie labvēlīgā tipa būs... Tā ir pat sestdiena, vai ne? Tā ir sestdiena. Dzimšanas dienas koncerts ar viesiem. Cikos? Jā, tātad pareizi, Rūt. Ieeja ir no 9, un uz skatuves mēs kāpsim ap pusnakti. Kas tad notiks no 9 līdz pusnaktī? Nu, kā jau mēs zinām, Latvijā tomēr ir kaut kā tā baigi interesanti, kad cilvēkiem nekad nepatīk ierasties laikā. Ja īpaši tā vēl ir brīvdiena, tad viņi kamēr atnāk, un tad ātrāk par pusnakti neviens nav parasti klāt. Tāpēc mēs centīsimies pielāgoties pārējiem.